Cikos ir visizdevīgāk pirkt akcijas, lai nezaudētu naudu pirkšanas brīdī? Akciju pirkšanas laiks patiešām ietekmē to, par kādu summu tu varēsi iegādāties akcijas. Ja šo niansi nezini, tad ar nepārdomātu pirkumu tu vari radīt pamatīgus zaudējumus jau akciju iegādes brīdī. Šajā video par to, cikos un kāpēc ir izdevīgi pirkt akcijas. Noskaties līdz galam, un es nosaukšu konkrētu laika posmu, kas der diviem lieliem tirgiem - Eiropas un Amerikas. Visizdevīgākās cenas akcijām ir tad, kad ir atvērtas attiecīgo valstu biržas. Piemēram, Vācijā pēc Centrāla Eiropas laika, tas ir laiks no 9 līdz 17:30. Pēc Latvijas laika tas būtu no 10 līdz 18:30. Ņujorkā biržas atvēršanas laiks ir no 15:30 līdz 22:00 pēc Eiropas laika un no 16:30 līdz 23:00 pēc Latvijas laika. Šie laiki ir tik ļoti svarīgi, jo ārpus šiem laikiem pirktas akcijas izmaksā dārgāk. Tajā pat laikā zaudējums pirmajā brīdī nav acīm saredzams. Tas nozīmē, ka ja tu gribi pirkt Vācijas akcijas, tad tev to vajadzētu darīt laika posmā no 9 līdz 17:30, un ja tu vēlies pirkt Amerikas akcijas, tad to vajadzētu darīt laika posmā no 15:30 līdz 22:00 pēc Centrāla Eiropas laika. Tajā pašā laikā ir jāuzmanās, lai neveiktu pirkumu uzreiz pēc biržas atvēršanas vai arī īsi pirms biržas aizvēršanas, jo tad arī kurs var pamatīgi vēl nosvārstīties. Priekš brokeriem patiešām ir izdevīgāk pārdot akcijas ārpus atvēršanas laikiem, tāpēc, ka tad ir lielāka atšķirība starp pirkuma un pārdošanas cenu, jeb dēļ spread angļu valodā, kurš pirmajā brīdī nav acīm saredzams. Un tagad uz konkrētu piemēru paskatīsimies, kā tas darbojās. Ar piemēru uz Bank of America es vēlos tev parādīt, kā caur lielu spredu, jeb cenu starpību caur pirkšanas un pārdošanas cenu, mēs varam, nezinot, uztaisīt pirkumu, kurš ir pārāk dārgs. Tātad galvenā ideja ir tāda, ka, ja tu, piemēram, šobrīd nopirktu Bank of America akciju, tas tev izmaksātu 36,21 ar tirgus cenu. Par tirgus cenu un limitu cenu skaties atsevišķu video. Tātad tu nopirki šo akciju par 36,21, bet cena šobrīd ir 36,15. Un ja tu brīdī pēc nopirkšanas uzreiz šo akciju gribētu pārdot, tad cena būtu 36,15. Ja, 36,21 tu varētu nopirkt un 36,15 pārdot. Tajā pašā sekundē tu esi zaudējis izreikinam 36,13 tagad, jā. Eiropas birža ir vaļā, tāpēc cena mainās. Tātad atšķirībā mums ir 8 centi. Ja tā ir
viena akcija, tad tas mums it kā daudz neko nenozīmē, bet lielajā laivā parasti viens pirkums ir 100 akcijas, un šādā gadījumā tie jau būtu 8 eiro. Šobrīd ir pulkstens 1 pēc centrāla Eiropas laika, un atvērtas ir Eiropas biržas. Tas nozīmē, ka šeit atšķirība starp pirkumu un pārdošanu vēl ir sakarīga. Ja mēs to darītu sēsdienā vai svētdienā, vai pirms vai pēc biržas atvēršanas laika, tad šī starpība būtu vēl lielāka. Pabraucot uz leju, tu vari redzēt pārdošanas un pirkšanas cenu, ja, bid un ask. Un, lai tu labāk, tātad šobrīd atšķirība ir 8 centi, bet es šo svētdienu un vakar paskatījos spredu Bank of America un vakar vislabākajā laikā, un paskatāmies kopā, kāda ir atšķirība. Tātad svētdien atšķirība starp pirkšanas un pārdošanas cenu. Nopirkt varēja par 36,91 un pārdot par 36,76, kas ir 15 centi atšķirība. Pie 100 akcijām tie būtu 15 eiro, bet cena ir 36,29. Abā! Tātad kopumā es pamaksāšu 69 eiro centus. Pie 100 akcijām tie būtu 69 eiro. Par to, tas nāk vēl papildus klāt spredam, par to, ka es iepirku tos svētdienās, bet man, protams, nenāk prātā veikt pirkumus svētdienās. Nākamo screenshotu es uztaisīju pie Bank of America 7:59 pirms biržas atvēršanas, un šeit mēs redzam cenu 36,84 mīnus 36,74, kas ir 10 centu atšķirība. Un es uztaisīju arī screenshotu otrdien, kas ir vakar, pulkstens 16:30, un tur pirkuma pārdošanas cenu atšķirība, jeb spreads angļu valodā, ir tikai 3 centi. Tātad tu redzi spreadiem, jeb cenu atšķirībai starp pirkšanu un pārdošanu ir nozīme, un tās ir viens no avotiem, kā brokeri pelna. Taiskaitā neobrokeri, pie kuriem pieder Trade Republic un Scalable. Atkarībā no pirkšanas laika spredi mēdz svārstīties vidēji no 1 līdz 3%. Šajā konkrētajā piemērā un pulksten 16:30 viennozīmīgi ir visizdevīgākais laiks šajā piemērā. Kāpēc man pirkt akcijas tajā laikā, kad šis spreads, jeb cenas atšķirības starp pirkšanu un pārdošanu ir man neizdevīga? Ja tu investē ar mazajām summām un krājplānos, tad šis jautājums īsti uz tevīm neatiecās, jo brokeri krājplānus izpilda tad, kad viņi tos izpilda, parasti laikā, kad attiecīgajai akcijai ir vislielākā likviditāte. Tas nozīmē, ka biržā ir ko pirkt un pārdot. Kurā brīdī tev ir jāsāk domāt par sprediem, ir tajā brīdī, kad tu sāc pirkt atsevišķus pirkumus. Tātad nevis caur krājplāniem, bet atsevišķus pirkumus. Un tas mums, protams, arī liek uzdot jautājumu, vai var būt tā, ka kaut kādā brīdī tu no mazā ieguldītāja izaudz tik pamatīgi, jeb salikto procentu labklājības ritenis iegriežās tik pamatīgi, ka krājplāni tev vairs nav izdevīgi. Ja kamēr
tavs ieguldījums krājplānos nepārsniedz 100–200 eiro par vienu krājplānu, tikmēr vari mierīgi turpināt griezt savu labklājības ratu caur krājplāniem ar attiecīgām stratēģijām. Bet tiklīdz tās summas paliek lielākas, tev ir jāaug līdzi, jo krājplāni jau neizvēlās izdevīgāko cenu. Krājplānī ņem to cenu, kas tajā dienā ir pieejama. Ja, piemēram, Trade Republic taisa pirkumus 3. un 17. datumā, tad spredam arī nav liela nozīme, ja tu nevari izvēlēties cenu, par kuru tu pēc. Tātad viennozīmīgi iesācējiem krājplāni ir izdevīgi, kuri ir bez transakcijas maksām, jo tādējādi transakcijas maksas nenoēd tavu peļņu, ja, jo katra transakcijas maksa ir jāatpelna. Bet tajā pašā laikā, sasniedzot noteiktu līmeni, mums ir jāmācās tālāk. Paskatoties uz iepriekšējiem grafikiem, tātad skaidrs ir viens, ja tu gribi vienu vispārīgu laiku, kad iegādāties akcijas kā atsevišķu pirkumu, un ņemot vērā to, ka uzreiz pēc biržas atvēršanas un pirms aizvēršanas kursi vēl var nosvārstīties, tad labākais laiks būtu no 15:30 līdz 17:30 pēc Centrāla Eiropas laika. Ja mēs noņemam šīs te atvēršanas, aizvēršanas svārstības, tad tas laiks būtu no 16 līdz 17 pēc Centrāla Eiropas laika un attiecīgi no 17 līdz 18 pēc Latvijas laika. Un tagad pavisam godīgi, tu kādu laiku seko jau līdzi šim kanālam, un tu redzi, ka informācijas ir daudz, un tu redzi arī to, ka, lai panāktu tādus rezultātus, kādus esmu panākusi es pirmajos 8 mēnešos, ir vajadzīgs funktieris, kas ir apakšā. Ir vajadzīgas zināšanas. Un kur saņemt zināšanas? Ja tu aizies uz banku, tev banku konsultants, protams, labprāt pārdos savus finanšu instrumentus, kur primārais mērķis ir nevis tavas labklājība, bet bankas peļņa. Bet kā būtu, ja visas šīs iemaņas pirms riskēt ar reālu naudu, tu iemācītos spēlēt? Spēlē, kurā tu saņem spēļu naudu, piedalies biržu darbībā pēc to atvēršanas laikiem, pirkt un pārdot, un izmēģini stratēģijas, kā tas izklausās, un vēl vairāk tu saņem no manis svarīgākās stratēģijas iesācējiem, un šajā spēlē tu spēlē kopā ar pārējiem, un tu pamato savas izvēles, un tu redzi citu izvēles, un tu redzi arī iznākumu. Man liekas, tas ir svarīgākais brīdis investīcijās, ka daudzi cilvēki sākumā ļoti aizraujās ar šo tēmu. Jā, es gribu pamēģināt. Un tad viņi vienkārši paņem visneizdevīgāko stratēģiju, kāda vien ir, iemet lielu summu tirgu un lūdz Dievu, ka kurs kāps uz augšu. Bet kurs dara to, ko viņš grib, jo viņš var iet uz augšu, uz sāniem un uz leju. Tātad, ja mums nav stratēģijas un iemest naudu tirgu un gaidīt uz kursa izaugsmi, gan varētu to pieskaitīt pie stratēģijas, bet tā ir zaudējuma stratēģija. Un kā būtu neriskēt ar savu naudu, bet vispirms iemācīties rīkoties, saprast, kas darbojās, kas nedarbojās spēles veidā. Atceries, ka tu mācījies braukt ar mašīnu. Ko tev dotu teorija, ja nebūtu bijusi prakse? Labi, mācoties braukt, tev arī ir blakus instruktors un gatavs izlīdzināt situāciju, ja tā kļūst sarežģīta. Man liekas, tas ir labs piemērs, ja, vai arī uz maģistrāles tu arī nebrauc uzreiz ar Lamborghini un netriecies 400 km/h.
Kā būtu ar spēli, ar investīciju spēli. Ar investīciju spēli iesācējiem, kā arī visiem tiem, kuri līdz šim ir vienkārši metuši lielas summas biržā un dedzinājuši naudu. Spēlējoties, iegūstot zināšanas, apmainoties pieredzē, komentējot, atbalstot, un vēl vairāk tā ir ne tikai spēle, bet arī domu biedru atrašana. Skaties, mēs šobrīd varam internetā atrast pilnīgi visu informāciju, un šo informāciju mums aizvien vairāk sagatavo mākslīgā inteliģence. Un vēl vairāk daudzās grupās vai lapās uzdodot jautājumu, mums atbild mākslīgā inteliģence. Un tas, kas mums pilnībā iztrūkst, ir cilvēcīga apmaiņa, pieredze, komunikācija. Un kas var būt labāks kā investīciju spēle, kuras laikā mēs katrs mācamies. Mēs tagad varētu teikt, jā, ir arī motivējoša balva par 1., 2., 3. vietu, bet tas pat nav svarīgākais. Svarīgākais ir mācīties un apmainīties pieredzē ar domu biedriem. Tā ir mūsdienu vērtība. Un tad no šādas sadarbības bieži rodas arī draudzības, tikšanās ārpus klātienē, interesanti projekti. Ja tu sen jau domā izmēģināt, man liekas, šis ir īstais laiks. Kā pieteikties? Raksti man lūdzu uz e-pastu kapitāla kods kopā @gmail.com ar teikumu es vēlos piedalīties investīciju spēlēs un norādi, kāpēc. Un tad, sākot ar 1. jūliju, mēs ar tevi tiksimies jau pavisam citā kvalitātē, un tu iegūsi informāciju, kas tev ļaus saprast, ko es daru šajā publiskajā kanālā. Tātad, ja tavs portfolio vēl aizvien nav plusā, vai tu domā, ka šis pluss varētu būt vēl lielāks, raksti man un tiekamies investīciju spēlē.